Jep, sākā, ja? Stāps, koks, žoks, māj, loks, vai! Kas ar mani? Jā. Ko jūs domājat par reperiem? Jums viņi patīk vai nepatīk? Nu, man tā daļēji. Man arī tā pārāk nepatīk reperi, jo reperi sāk pazust. Vairāk nav reperi, tagad ir tādās hardcoreismas. Man ir tā, ka tas nav atbilstoši tā kā manam vecumam, bet tāda pretenzija īpaši man nav. Zinu, kā viņi izskatās. Viņš izskatās pļurīgās biksēs. Reperi krūti, viņiem tāds bikses, tā kā man tādas ļumīgās ir. Man jāsties kaut ko netīru. Smirdīgs tāds, tā ka sviedru vēl kā sārā. Lielākoties, cik es pazīstu, viņus ļoti inteliģenti cilvēki. Tās lielās cepures viennozīmīgi un kaut kas garš uz kakla. Tā, ka uzmet gaisā no rīta un kā uzkrīt virsū, tā arī staigā, ja? Apmēram. Citi domā par viņiem slikti, bet es nedomāju par viņiem slikti. Kurš jūs Latvijas iecienītākais reperis visvairāk patīk no latviešiem? Nu, man Gustavo. Man arī. Gustavo? Gustavo es arī zinu. Gustavo. Tas jau tāds klasiskais variants. Ko reperis dara no rīta, ka viņš pamostās? Es domāju, pakasa olas. Viņš iespējams aiziet pāris un tā gulēt. Iet uz zvana sistēmu. Ieslēdz mūziku, jā, tur nedaudz parepo. Aiziet pačurāt. Citi domā par viņiem slikti, bet es nedomāju par viņiem slikti. Prezidenta lēdijai ir kaut kāda etiķete, kā viņai jāuzvedās. Kādai jābūt reperu lēdijai? Katrs kāds ir iekšēji, to viņš arī dabū. Jā. Tu esi sūdīgs reperis, dabū sūdīgu lēdī. Vienalga. Vienalga kā izstās, vienalga ko dara. Bolje viņa simpātiska. Viņai ir reāli basketbola, tās super stilīgas botas un gāri mati, blondi un lenti ap galvu, tā Nike. Ļoti gari, ļoti slaidi, liela blondīna ar gāžu zilām acīm, gariem blondiem matiem. Un 2 centimetri tonālais. Jā, māk taisīt ēst, man liekas. Kāda jūs, prāt, būtu vislabākā reperi iesauga skatos vārds? Nīga, protams, ka. Digi X, es nezinu, kaut kas tam līdzīgs. Man liekas, vienmēr kaut kas ar X-iem, Y-iem. Bastards. Ševernadze. Ir tāds reperis Nātri, vai nākamais varētu būt Pēters Sīlis? Jā, varētu tā būt. Dillīta. Jā, Dillīta. Vai Sīpoliņš. Vajag līdzīgi, kaut kam savādāk jābūt. Dārziņu nedara arī. Kaut spēcīgāku. Auglis kāds varbūt? Arbūs? Nē. Melone? Ko dabas parādīja varētu būt? Kas man jāmaina manā izskatā, lai jūs iet pie ielu un pateikt, viņš ir reperis? Platas bikses, liels krēkls. Noskoj matus. Es domāju, bišku garāku maiku varētu. Man liekas, starp citu, šaurās bikses tagad ir modē reperiem, ne? Jā, man liekas, ka es esmu baigi. Gustiņam ir. Jā, Gustiņam ir un Ozolam drīz būs droši vien. Vajag aiziet uz veikalu apstīties vienkārši, vai viņam ir vai nav. Nekas? Kas? Es jau tā izskatos, ja? Jā, drusciņi. Vairāk tetovējumiem un lielai ķēdei. Ap kāku milti. Tavējā darētu? Nē, nebūs. Tā ir meitenīga. Tā meiteņa reperēm varētu darēt. Zelta zobus tu ieliec. Man liekas, ka vajadzētu kādam beidzot atsākt bandānas nesāt. Jo man liekas, tas ir kaut kāds tāds aizmirsts dārgakmenis, kas ir pilnīgi novārtā atstāts. Vai man vajag nocīt savus mācus, ja es gribu repot? To gan, bet ne no galvas, visus pārējos nodzer. Un tad uzreiz baigi viegli slideni rīmējās. Kā man būtu jāstāv, lai es izskatītos pēc repera? Tā būtu. Kaut kā tā. Plats kājas, jā. Rokas, kur jāliek. Kā, bet tā es nezinu. Un ceļos obligāti jāieliecās, vai? Nē, vienkārši plats kājas. Tas jau pēc bandīta izskatītos, jā, tāds huligāns nedaudz. Kaut kā tu, šitā kaut kā. Tā vajag šitā te? Šitā, var arī tā darīt. Planēt visu laiku. Tur var tā, vajag šitā tā reizēm pieķerties kārtīgi. Jā. Nezinu, varbūt urļikā, tipa, tā.
Mēs izstāmies pēc reperiem šitā, jā? Nu jā, šitā te viņiem. Tad tu vari, te ir baigi labi, jo tev pirksti uzreiz, tev atsēc tavas rotas lietas šitā te. Jā. Un nokarājas ķēde arī. Līdz ar ko šis ir, man liekas, piemērotākā pozīcija dienas sākumam. Ko jūs gribat novēlēt Gustavo, vai arī viņam pateikt kamerā? Lai viņam izdodas, kas viņam ieplānots viss. Lai viņš tā turpināja ilgi. Jūsuprāt, jūs gribētu, lai Gustavo sāk dziedāt arī dziesmas tādas dziedamās, ka varat dejot un dziedāt līdz, tā baigi interesanti? Jā, varētu. Es arī tā domāju. Put your hands up in the air, y'all. Yo. Word. Tu esi stulbs? Tu esi stulbs?